Vai esi kādreiz aizdomājies, cik lielā mērā tu vari uzticēties savam sadarbības partnerim ne tikai pēc sajūtām, bet balstoties datos? Tieši tam paredzēts uzņēmuma kredītlimits. Skaitļos parādīts uzticības mērs. Kredītlimita ideja nav jauna. Tā radās kopā ar viduslaiku tirgotājiem, kuri zināja, ka ne visiem pircējiem var dot preces uz parādu bez robežām. Tāpēc viņi pierakstīja katram savu robežu. Cik lielu kredītlimitu var piešķirt, kas tika aprēķināts ar intuīciju un pieredzi, nevis datiem. Kad 20. gadsimtā attīstījās bankas un lielie uzņēmumi, šī ideja kļuva par sistēmu. Parādījās finanšu analīzes un riska novērtējumi, kas palīdzēja noteikt, cik lielu summu var droši aizdot. Mūsdienās tas vairs nav minējums, bet datu analīze reāla laikā. Kredītlimitu var aprēķināt katru dienu, pat katru minūti, jo jauni parādi vai kavējumi var mainīt situāciju acu mirklī. Kas īsti ir uzņēmuma kredītlimita atskaite? Tas ir rīks, kurš izsaka tavu uzticības limitu eiro valūtā. Atskaitē tiek parādīts, cik lielu summu viena darījuma ietvaros ar apmaksas termiņu līdz 1 gadam var piešķirt sadarbības partnerim. Šis aprēķins balstās uz reāla laika datiem, kredītreitingu, esošajiem parādiem, kavētiem maksājumiem un citiem finanšu rādītājiem. Tas nozīmē, ka tu redzi faktu, nevis minējumu. Kredītlimitu ir ieteicams pārbaudīt pirms katra nozīmīga darījuma, jo pat uzticams partneris var nonākt grūtībās, jo dati mainās ātrāk nekā liekas. Ja šodien viņam viss ir kārtībā, nav garantijas, ka rīt būs tāpat. Tāpēc uzņēmuma kredītlimita pārbaude kļuvusi par standartu atbildīgai uzņēmēju darbībai. Tā pasargā tavu uzņēmumu no zaudējumiem, kavējumiem un liekiem riskiem. Un pats labākais – viss notiek vienkārši un dažu sekundžu laikā. Ieslēdzies kib.lv, izvēlies uzņēmuma kredītlimita atskaite un saņem precīzu aprēķinu par vienu darījumu maksimālo limitu konkrētam uzņēmumam. Kredītlimits – tā ir robeža starp uzticību un piesardzību. Tas palīdz atmest emocijas un pieņemt uz datiem balstītu lēmumu. Tirgotāji to darīja uz sajūtām, mēs ar datiem. Kib kredītlimita atskaite – drošs veids, kā zināt, cik tālu sniedzas uzticība.